kur kārkli ir sastādīti tikpat dubultrindas, tāpatās kā mums, tajās 2,5, ka te mums paliek 4 metri, ja? Ko mēs te galvenā lieta, kas ir ātri skatoties, jāredz, ir tas, kāpēc es runāju par tiem 7 griezumiem, ar katru griezumu cēlums kāp uz augšu. Un tas dzinums, kas pie viņa pieaug, viņš beigās pieaug pie kaut kā, kas jau ir satrupējis. Un tad viņš vienkārši nevar noturēties un gāž nost. Šitie te ir stādīti retāk, līdz ar to viņi tajos 3-4 gados izaug lielāki. Iesim uz augšu, tur būs daži tādi, kuri būs atstāti vispār negriezti. Viņi ir, šitiem nav 15, šitiem ir 14 gadi. Nu, sapnē. Un nānos arī tas ir atmosfēra, nekās ir apaudināt, līdz tas tikas, ka iet kaut kāds. Nānos gatavs nokļūšana, jā. Nē, bet mums vienmēr, ka viņi tādiem atkārtot, atkārtot. Jo mēs, jā, tik bet 2 paudzes var dabūt. Tu reiz var redzēt, kur tie stumbri ir augstāki, tur kā reiz gāžas ārā tas dzinums. Un te veidojās vairāki, šitādus te, kas ir tur vecāki, viņas jau patiesībā var laist iekšā pagaļotājā, un tad tur veidojas tādas mazās pagalītes, tā kā šitie te, kurus var mazajās krāsniņās purināt, tas ir hobby. Bet arī te ir jaunās atlasītas, un te Milčiņš ir vācis to materiālu te Brīvdabas muzeja sētai un zooloģiskā dārza sētai. Savukārt kaut ko es viņam lūdzu vispār neaiztikt, un tur arī ir mazāk tās atlases, un arī redzam, ka arī te, kur viņam pietiek gaismas un it kā visu kā pietiek, tik un tā viņš jau brūk kopā. Viņš ir apaudzis ar sēnēm, viņam ir iekšā kukaiņi, un te ir zeņu paredzīts. Nu, un šitiem zinumiem ir 1 gads. Ja ir kārtīgas saknes, tad 1 gadu laikā izaug šitādas atlases. Tas ir tas, ko šitajā pavasarī Milčs bija nopļāvis. Tam ir 1 gads, un šitam varētu būt 2. Bet vairāk par 2 nav. Tur aizvien augstāks. Un tad viņš te tā, viņš tā kārtīgi klāt nebūt, ne? Viņš paliek ļoti trauks. Līdzi kā kametiem mikrofonu. Jā. Jā. Tas izskatās tā kā vasarā, kad ienāk, ka te ir tā kā bambuso būtu. Jā, paldies, ejam augstāk pie austra.